Tā. Labrīt, labdien un labvakar, mīļie klausītāji. Šodien es, Renārs, runāšu ar pusi Latvijas galveno organizētāju. Piedodiet, ka es tā. Bet Jāni. Jā. Un tad brīvprātīgo Jeļena, kas studē bioloģiju. Jā. Labdien. Un pusi Latvijas ir Latvijas meža vērtības popularizēšanas sabiedrība, kur aicina uz saudzēšanu attieksmi pret vidi. To es izlasīju Facebookā. Un šodien mēs uzzināsim par to, kas vispār ir pusi Latvijas, viņa mērķi, aktivitāti, kā arī par to, kā ik viens var reāli palīdzēt mūsu mežu saglabāt nākotnē. Nu tā. Kā jūs šobrīd jūtaties? Ļoti labi. Es nebiju gaidījis, ka tik daudz cilvēku šeit ir uz vietas. Un ļoti patīkama atmosfēra. Jā. Mazliet tāda lampas atmosfēra šeit ir. Jā. Drusku intelektuāli arī, jā. Jā. Nu labi, šeit ir vairāk atrakcijas un tā, bet... Jā, bet ļoti patīkam, jā. Labi. Nu, kā tev? Jeļina? Man ļoti patīk gaisotne. Ļoti interesanti. Prieks, ka arī parkā esam, ka ir koki. Labi. Un tad, laikam... Vispirms iepazīstiniet ar savu organizāciju. Kas tad tieši ir Pusi Latvijas? Pusi Latvijas ir biedrība, kas ir nodibināta 2021. gadā. Es esmu viens no šīs biedrības 2 dibinātājiem, un biedrības galvenais mērķis ir stāstīt Latvijas sabiedrībai par to, cik svarīgi ir ekoloģiskā vērtība Latvijas mežiem un kas šobrīd notiek Latvijas mežu apsaimniekošanā un aizsardzībā. Un mūsu biedrība lielā mērā ir saistīta ar problēmu, jo mēs uzskatām, ka Latvijas meži tiek pārāk daudz izcirsti un pārāk daudz pielietot kailcirti, kas nodara ļoti, ļoti lielu kaitējumu dabai. Okay. Man to visu grūti bišķiņ aptvert, bet es apmēram sapratu. Īsumā mēs esam pret Latvijas mežu izciršanu, teiksim tā, par lielāku saudzēšanu. Labi. Es drīkstu piebilst? Droši. Jā. Mēs esam vairāk pret kailcirtēm kā vienīgu apsaimniekošanas metodi. Jo, ja mēs domājam par mežu kā ilgspējīgu vidi, tad mums arī jāprot to ilgspējīgi apsaimniekot. Bet kailcirtēs mēs redzam, ka koku nav, dzīvnieku nav, un tad mums ir jāstāda mežs no jauna, un viņš nepaspēja izaugt. Iespējams, tie cilvēki, kuri ir stādījuši tos jaunaudzes, vairs nepiedzīvos pieaugušu mežu. Un klimata pārmaiņas, kas šobrīd notiek, tā ir problēma, un meži regulē gan attīra gaisa, gan dod mums skābekli, gan dod mums pārtiku, gan atpūtu. Ja mēs to visu tagad neiznīcināsim, kas mums paliks mūsu bērniem, mūsu mazbērniem? Un tad, jā. Nu, pie tā mēs vēl tiksim, tas ir višķiņ jau. Paskrējums Višķiņ, jā. Kāpēc? It kā jau izskaidrojot, kāpēc, bet tad kā izveidojās šī organizācija? Kā viņi tika līdz šodienai? Jā. Ja mēs runājam par organizācijas radīšanu... Var šādi tā turēt, lūdzu. Jā. Labi, jā. Tagad ir labāk, vai ne? Jā, tagad ir daudz labāk. Ļoti labi. Ja mēs runājam par organizācijas izveidošanu, tad tas ir lielā mērā stāsts arī par mani, tāpēc, ka es esmu cilvēks, kuram ļoti patīk meži un kuram vienmēr ir bijusi svarīga meža aizsardzība un kas ar sāpēm patiesībā ir skatījies uz kailcirtēm braucot pa Latvijas ceļiem. Un 21. gadā es sapratu, ka man ir jārīkojās un sāku meklēt iespējas pievienoties kādai no esošajām organizācijām, bet gala rezultātā savos meklējumos nonāca pie secinājuma, ka man ir jānodibina pašam organizācija. Pats neesmu nekādā veidā saistīts ar mežu jomu profesionāli vai izglītības ziņā, bet es ļoti gribētu pulcināt citus Latvijas iedzīvotājus, kuriem ir līdzīgas sajūtas attiecībā uz mežiem un kuri saprot, ka kaut kas ir jādara. Un mēs no Latvijas konstitūcijas zinām, ka Latvijā vara pieder Latvijas tautai, un es domāju, ka Latvijas tautai ir laiks teikt savu vārdu meža aizsardzībā. Okay. Kad radās organizācija? 21. gadā, bet mēs sākām pavisam kā tāda neliela cilvēku grupiņa, kaut kāda, manuprāt, 4 cilvēki sākumā bija, un šobrīd mēs esam jau izauguši līdz lielākam cilvēku pulkam, bet
Bet joprojām turpinām augt. Tā kā mēs esam tādā, gribās teikt, vēl bērnu stadijā, kad mēs būsim pusauģu vecumā, tad jau mēs sāksim trakot drusku. Vairāk cilvēki būs, varbūt pievērsīsim sabiedrības uzmanību lielākā mērā. Bet man ir liels cerības uz šo organizāciju attiecībā uz Latvijas dabas aizsardzību. Skaidrs. 21. gadā. Tad... Sākās no 21. gada. Šogad sākās 2 projekti, kuru ietvarā mēs palielinām mūsu sekotāju un piekritēju loku. Tie abi projekti saistīti ar Puslatvijas? Viņi abi saistīti ar Puslatvijas un abi saistīti ar mūsu komandas veidošanu. Patiesībā tā komandas veidošana, tas ir pirmais solis, ko mēs darām. Izveidojam cilvēku baru. Padaram to baru mazliet organizētāku un sākam kopīgi domāt un rīkoties meža aizsardzībā. Tad varu pastāstīt par tiem projektiem, kas tie ir? Iedrīkst zināt. Jā, protams, nav jau nekāda noslēpuma. Jā. Abi 2 projekti ir tā kā es teicu, viņi saistīti ar Puslatvijas kapacitātes palielināšanu. Viens ir Sabiedrības integrācijas fonda projekts, otrs ir Solidaritātes korpusa projekts. Tie varbūt tādi sarežģīti nosaukumi, bet tie ir vienkārši 2 finansējuma avoti, caur kuriem mēs īstenojam mūsu sapni palielināt mūsu organizāciju. Tātad palielināt to cilvēku skaitu, kas būtu gatavi rīkoties un gatavi nest to mežu vēsti tālāk sabiedrībai. Tāpēc, ka mums liekas, ka ja meža zemes aizņem 53% Latvijas teritorijas, tā ir pusi no Latvijas. Iedomājieties, ja piemēram, kartē novilkt līniju, tāda norabežot pusi, tad tā būtu, piemēram, Latgale un lielākā daļa no Vidzemes. Protams, ka mēs nevaram ignorēt tik milzīgas teritorijas un to, kas šajās teritorijās notiek. Un tāpēc man liekas, ka iedzīvotājiem vajadzētu vairāk zināt par notiekošo meža jomā un par to, kā tiek aizsargāti vai netiek aizsargāti Latvijas meži. Un tas ir galvenais projekta mērķis, stāstīt cilvēkiem par notiekošo meža jomā un piesaistīt tos Latvijas iedzīvotājus, kas ir gatavi kā brīvprātīgi veltīt savu brīvo laiku, lai vairāk uzzinātu par mežu, mācītos, jo šī ir arī tāda jauna specifiska joma, un iesaistītos organizācijā, kopīgi plānotu un rīkotos. Jā, bet es domāju, ka sarunas gaitā mēs arī varam parunāt par to, ko tad īsti nozīmē rīkoties un ko mēs mācāmies. Droši, jā. Prāsim. Labi, tad tu jau sāki par šo tēmu, Jeļena. Tad kāpēc meži ir tik svarīgi? Pirmkārt, mums ir jāatcerās, ka meži nav tikai naudas pelnīšanas avots, ka mēs nocērtām un pārdodam koksni, un ar to ir viss. Mēs iznīcinām veselu biotopu. Un otrkārt, koki ir tie, kas dod mums skābekli, attīra gaisu, piesaista CO2, īpaši vecie koki, vecie meži. Nav taisnība, ka jauniem ir lielāks spars un lielāka kapacitāte. Tieši vecie koki tie ir stiprāki, viņi uzkrāj un saglabā, un viņi piedalās klimata pārmaiņu regulēšanā. Ja nebūtu mežs, mums būtu tas sausums, mums nebūtu vējš, mums nebūtu lietus, mums nebūtu aulīga augsne. Un mežā, kā jau zināt, dzīvo daudzi dzīvnieki, daudzi putni, aizsargājamie. Piemēram, susuri, mums ir lielais, mazais susurs, meža susurs. Viņiem ir svarīgi dobumainie koki, tāpat arī pūces. Viņi izvēlās vecos dobumainos kokus. Ja mēs sastādām tikai mežu rintas, piemēram, eglis, priedes, tur nebūs tā daudzveidība, ko mēs varētu redzēt vecajā mežā. Un tieši par to mums ir jādomā. Kāpēc tie vecie koki ir vissvarīgāk? Viņi vairāk... Ko viņi dara, tie vecie koki? Es gribu saprast, jā. Es pats īsti nezinu. Ja mēs ņemsim mazo spraudenīti, kurš ir izaudzis no sēklas, viņam ir jāaug. Un kamēr viņš aug, viņš uzņem enerģiju, patērē vielmaiņas procesiem un paiet vismaz 30, 40, 50 gadi,
kamēr tas koks izaug par pieaugušu, un viņš spēja piedalīties CO2 piesaistē, viņš spēja regulēt klimatu, viņš spēja atdot kaut ko. Nevis tikai ņemt zemes resursus, bet arī atdot mums savu spēku. Skaidrs, jā. Es par to neaizdomājos iepriekš. Labi. Te man jautājums, kāpēc maz izšķiršana ir problēma, bet tas ir pašsaprotami. Jā. Varbūt es pats personīgi varu pajautāt, tad jūs runājāt par to, ka tā plikā izciršana, to, ka visu to laukumu kaut kādu izcirš. Es dzirdēju par to, ka arī tāda izciršana, kur vienkārši dažus kokus izcirš no platības. Vai, tā kāda ir labākā izciršanas veids? Mūsu skatījumā pilnīgi noteikti labāk ir nevis kailcirts, bet tieši izlases cirts, tas, par ko jūs tikko minējāt. Ja? Tāpēc, ka izlases cirtēs, tas, var sakot, vienkārši runājot, kailcirta, tā nav mežu apsaimniekošana, tā ir mežu iznīcināšana. Tāpēc, ka loģiski būtu sagaidīt, ka pēc cirsmas šis mežs paliek vēl kaut kādā ziņā. Un mēs runājam par mežu apsaimniekošanu, bet ja veids kailcirti, tad tur paliek visticamāk daži bioloģiskie koki tiek atstāti tajā lielajā laukā. Un ļoti bieži viņi arī pirmajā vētrā tiek nolausti. Tāpēc, protams, ka priekš meža vislabāk ir tāda cirta, kas pašu mežu kā ekoloģisku sistēmu saglabā un kas arī cilvēkam dod iespēju saimniekot ilgtspējīgi un patiesībā arī aprēķini parāda par to, ka tas iegūms, veicot kailcirti, ir tāds ļoti ātrs un liels, un cilvēkiem reizēm tas rada sajūtu par to, ka tas ir pats labākais veids, kā iegūt naudu no meža. Bet, ja mēs skatāmies ilgtermiņā, ja tie ir kaut kādi 60, 70 vai pat 100 gadi, tad mēs redzam, ka tā izlases cirta, kas laiku pa laikam tiek mežā veikta, viņa dod naudu tikpat daudz vai pat vairāk, un vienlaikus viņi saglabā arī to mežu kā ekoloģisko sistēmu. Tātad mēs iegūstam abas divas šos labumus. Mēs iegūstam nevis vienu, bet abas divas labumus. Ja mēs runājam par kailcirti, tad pēc kailcirtes tiek parasti mežs atjaunots, tiek vai nu stādīts vai uzaug vienkārši tas jaunais mežiņš. Un tas ir tas, par ko Jeļena teica, par to, ka tie ir vienkārši viena vecuma jaunie kociņi, kas ir ļoti vienveidīgi un kur nav absolūtās dzīvības bagātības, kas ir vecajā mežā, kur ir vairāki stāvi un dažādas dzīves būtnes. Jā, skaidrs. Tad es nezinu, ko īsti turpināt teikt. Varbūt mēs varam vienkārši pastāstīt par to, ko biedrība šobrīd dara un kāda ir mūsu plāni. Es pierakstīju to, ka 14, es redzēju, ka jūs izlikāt postu 14. jūlijā, ka bijāt Ķemera Nacionālā parkā. Jā. Ko jūs tur darījāt? Ķemera Nacionālais parks bija brīnišķīgs apciemojums, tāpēc, ka mūsu tāda cerība ir par to, ka mēs varētu apciemot šīs atlikušās senās teritorijas, meža teritorijas. Man šķiet, ka tikai loģiski, ja cilvēki, kas ļoti fano par vecajiem mežiem, arī savu brīvo laiku tur pavada un arī vairāk uzzina speciāls pavadībā. Mūsu speciāls bija viens no labākajiem, kāds ir iespējams šajā ziņā. Tas bija Andis Liepa, kas ir Ķemera Nacionālā fonda priekšsēdētājs un cilvēks, kurš ir stāvējis klāt Ķemera Nacionālā parkam kopš tā radīšanas. Un viņš stāstīja ļoti dažādas lietas gan par to, kā šis mežs ir veidojies, kā viņš ir sadzīvojis ar to saimniecisko darbību, jo tur karjeri tiek ilgu laiku bija grants ieguva, ja es nemaldos, tieši grants tika iegūta. Šobrīd tur ir tie grants karjeri pārvērtušies par mežiem, un vārds sakot, tur ir tāda miedarbības starp to cilvēku radīto vidi un dabisko vidi. Un Andis stāstīja gan par putniem, gan par augiem. Vārds sakot, laiku pa laikam pilnveidoja mūsu zināšanas. Un personīgi man šis ir tāds ļoti foršs un labs veids, kā iepazīt to bioloģisko pasauli. Tāpēc, kad, kā jau es teicu, es pats neesmu
biologs. Un reizēm man, godīgi sakot, lasot, piemēram, kaut kādas bioloģijas grāmatas, ir grūti un smagi urpties cauri visam šim sausajam materiālam un mēģināt tādā veidā tās jaunās lietas apgūt. Bet patiesībā, tad, kad es esmu pašā vidē, pašā mežā kopā ar speciālistu, tad es kaut kā daudz organiskāk visu šīs zināšanas iegūst. Un, protams, ka tas ir lielisks laika pavadīšanas veids. Un plus visam, protams, arī mūsu komandas saliedēšanas pasākums. Un es varu piebilst, ka ejot mežā, mums ir bijuši vairāki pārgājieni gan Šlīterē, gan arī Krievkalnu masīvā. Un svarīgi ir arī ne tikai augoši koki. Svarīgi ir tie koki, kuri ir nokrituši zemē, kriteles, lievas. Un viņi nav galīgi jāizvāc prom un nav jāizmanto malkai. Tur dzīvo dzīvība. To nevajag aiztikt. Skaidrs. Jā, es vienkārši gribēju papildināt Jeļenu, tāpēc, ka ļoti bieži mēs arī sociālos tīklos dzirdam kaut kādus komentārus par vecajiem mežiem, par to, kad viņi ir nesakārtoti, tur viss kaut kas ir sakritis, mūģi visādi dzīvo tajos kokos. Ja, vienkārši tas tā var šķist vienkārši cilvēkam no malas, kas ir ienācis mežā. Bet patiesībā biologs, cilvēki, kas ar botāniku nodarbojās, kas ir eksperti savā jomā, viņi var pastāstīt tātad par šo šķietamo haosu daudz ļoti interesantu lietu. Patiesībā tas nav nekāds haoss, tā ļoti sarežģīta dzīvības sistēma. Jā, tas ir varbūt tāds izplatīts pārpratums no cilvēkiem, kas uz mežu primāri raugās kā uz savu darba vietu, un viņam liekas, ka to visu vajag iztīrīt un aizvākt projām. Jā, tā kā mums tas bija ļoti šie pārgājieni gan Slīterē, gan kopā ar Valdu Lukjānovu Īles mežos, kur mēs dzirdējām no meža saimnieka, no mežkopja ilgstoši par to, kā pareizi apsaimniekot mežu. Vienkārši šīs ir fantastiskas zināšanas un brīnišķīga pieredze. Okay. Ātrs tāds jautājums. Cik tad jūs biedrībā ir šobrīd cilvēki apmēram? Tas ir lielā mērā atkarīgs no tā, ko mēs uztveram par biedrību, bet es teiktu, organizācija. Jā, ja tādā plašākā nozīmē cilvēki piekritēji, kas piedalās mūsu diskusijās un laiku pa laikam kaut ko izdara biedrībā, tie varētu būt kaut kādi 14-15 cilvēki, bet ja mēs tā pavisam šauri skatāmies, tad tie varētu būt 8-9 cilvēki. Bet orientējoši tā ir šī grupa, jā, var radīt to priekšstatu. Diezgan labi, ja 21. gadā sākts, diezgan labi, manuprāt. Un tad, labi, tad pasāciet, ko jūs darat tieši? Šobrīd ir tā, ka cilvēki lielākoties mācās, tātad viņi apgūst zināšanas par mežu, tāpēc, ka mūsu mērķis ir runāt ar sabiedrību. Tātad, lai aizsargātu mežus, mēs neejam uz mežu un, piemēram, nestāvam priekšā traktoram vai harvesteram, bet mūsu mērķis ir pārliecināt sabiedrību par to, ka mežu jautājumi ir ļoti smagi un tur ir liela problēma Latvijā. Un, lai to izdarītu, mums ir jāiegūst zināšanas, kaut kādas, kaut vai minimālā zināšanas, jo cilvēki ir tādi kā es. Jeļenai, protams, cita situācija, jo Jeļena ir biologs, bet mūsu lielākā daļa ir cilvēki, kuriem nav biologa izglītības. Un līdz ar to mēs šobrīd mācamies. Tas ir zināmā mērā tāda kā skola, un pie reizes mēs arī jau šobrīd veidojam plānus, kā pēc skolas pabeigšanas, kas varētu būt kaut kad paradoxāli septembrī, kad citiem sākās, mums beidzās, bet septembrī mēs varētu jau rīkoties, jau darīt konkrētas lietas. Meža aizsardzības labā un jau skaļāk runāt ar sabiedrību par to, ka mums ir jāapstādina esošā saimniekošana. Kā ar biologiem, kur ir izmācījušies? Ir tādi? To es brīvprātīgā. Jā. Cik vēl tāda ir? Vai? Ko vispār domā biologi par šo tēmu, kur izmācījušies? Lielākā daļa. Varbūt, es nezinu. Mūsu fakultātē, mūsu pasniedzēji profesori, viņus uztrauc šī tēma, ļoti pamatīgi uztrauc, īpaši tas, ko dara Silova, viņu pētījumi. Tur ir jāskatās, jāpēta vēlreiz, jo
mēs nevaram ticēt tikai vienam institūtam, kas nodarbojas mums ar mežu pētīšanu un uzskata, ka koki ir jācert vairāk. Nu, tur ir tādas divējādas sajūtas. Tu pēti, bet tu cērt, tad ko tu pētīsi vēlāk? Jā. Bet es gribēju varbūt papildināt mazliet Jeļenas teikto. Ja es pareizi sapratu jūsu jautājumu, tad te ir runa, tad tas jautājums ir par to, vai visi speciālisti domā vienādi, vai to speciālistu viedoklis dalās. Jā, Un šobrīd ir tā, ka tie speciālisti, kas strādā zemkopības ministrijas pakļautības iestādēs, tātad tajā jomā, kas ir vairāk saistīti ar meža saimniecību, ar koksnes iegūšanu, ar peļņas gūšanu valstī, viņi lielākoties uzskata, ka vai nu ir jāturpina tā, kā mēs esam turpinājuši, kā mēs to esam līdz šim darījuši, vai arī pat vajadzētu palielināt koksnes iegūs apjoms. Savukārt tās organizācijas, kas ir neatkarīgas vai arī dabas aizsardzības pārvalde, kas patiesībā arī laiku pa laikam norāda uz to, ka ir liels problēmas ar dabas aizsardzību un meža aizsardzību Latvijā. Tā saka par to, ka būtu strauji jāsamazina gan koksnes ieguve, gan meža saimniecība un jāpalielina aizsargājumās teritorijas Latvijā. Ja mēs runājam par organizācijām, tad tās ir lielās Latvijas dabas organizācijas. Tas ir Latvijas dabas fonds, tas ir Pasaules dabas fonds, Latvijas ornitoloģijas biedrība, tātad tie ir tie speciālisti. Savukārt mēs, kā jau es teicu, mēs neesam speciālisti, bet vienkārši aktīvisti no sabiedrības, kas arī grib palīdzēt šīm lielajām organizācijām vairāk aiznest to vēstu, lai tas nepaliktu tikai tādā speciālistu diskusijas lokā. Skaidrs, jā. Jā, es tur varbūt par daudz informācijas. Varbūt vēl kaut ko gribu teikt. Es varētu piebilst par to, kas jau bija izdarīts. Latvijas ornitoloģijas biedrība uzvarēja tiesā par to, ka nedrīkst ļaut cirst mazāk apkārtmēra kokus, ko vēlējās darīt valdība. Un lieta bija aizgājusi līdz tiesai, un patiešām bija aizliegums. Satversmes tiesa aizliedza cirst jaunākus kokus. Un tas ir tāds atspēriens, uz ko mums jāvirzās tālāk. Tātad, varbūt rezumējot, sabiedrībā šobrīd tie viedokļi dalās. Viena daļa speciālistu domā, ka ar mežsaimniecību viss ir kārtībā un tās aizsargājumās teritorijas ir pietiekoši daudz. Savukārt citi uzskata, ka nē. Un šoreiz arī Satversmes tiesa ir pievienojusies tiem dabas aizstāvjiem, kas arī aicina vairāk sargāt mežus un ir skaidri pateikusi par to, ka jā, jums ir, jūs nedrīkstat darīt tā, kā jūs to plānojāt un samazināt to koku caurmēru un cirst vairāk. Cik tad daudz apmēram ir tās puses, kura ir pār, kura pret? Jūs prāt, vai grūti pateikt? Es domāju, ka kvantitatīvi būtu grūti pateikt, bet ir skaidri redzams, kur viņi strādā, teiksim tā. Tāpēc, ka loģiski, ka dabas aizsardzības pārvalde, kas ir zem varam ministrijas, tur tas viedoklis ir drīzāk par lielāku dabas aizsardzību, par lielāku meža aizsardzību, savukārt zemkopības ministrija ir turpināsim esošo kursu, un mums viss ir kārtībā. Tas tāds plus mīnus, tas ir tas samērs, kas šobrīd pastāv. Skaidrs, jā. Diezgan nopietni, jā. Man te bija... Labi, es varbūt pajautāšu mazliet nenopietnu jautājumu. Pirms jautāju beigu nopietnā jautājumu. Mums starp kolēģiem studijā radās jautājums. Kāds ir jūs domas? Apkārt pasaulē ir dzirdēt par tādiem radikāliem dabas aizstāvjiem, kuri ķēdējas pie kokiem, kad mēģina tos nocirs un tam līdzīgi. Kāds ir jūsu domas par tik radikālām darbībām? Godīgi sakat. Es pateikšu godīgi, tāpēc, kad es sāku strādāt ar brīvprātīgiem, tas bija pirms kaut kur gada, kad es vairāk saskaros ar cilvēkiem, man šķita, ka ir svarīgi pateikt, ka mēs tā nedarīsim.
Bet es šobrīd vairs negribētu tā runāt. Un nevis tāpēc, ka ir mainījušies plāni, un mēs tiešām esam ķēdes nopirkuši, un tagad tūlīt apsiesim sev apkārt un kaut kur Rembats parkā pie koka tagad pieķēdēsimies. Bet gan tāpēc, ka man personīgi šie cilvēki ir ļoti simpātiski. Man šķiet, ka pasaulē ir ļoti vajadzīgs tāds ideālisms, kāds ir viņiem. Tāpēc, ka ja klimata speciālistiem ir taisnība, tad mēs esam ļoti, ļoti lielā ķezā saistībā ar klimata izmaiņām. Un acīm redzam, ja sabiedrība citādi nevar pamanīt šo smago problēmu un mainīt politiķu lēmumus, tad jārīkojās ir ar tādiem ļoti skandaloziem un uzmanību pievērsošiem līdzekļiem. Ķēdēšanās pie kokiem, līmēšanās pie asfalta, tas var šķist tāda ļoti ekstrēma rīcība, bet es ļoti labi sajūtu šo cilvēku sāpi un vēlmi uzrunāt sabiedrību. Es noteikti neatbalstītu mākslas vērtību bojāšanu, kas arī, man liekas, kādreiz arī parādās kā viena no akcijām, bet manuprāt, ārpus šī konteksta, vēlreiz uzsvēršu ārpus šī konteksta, ķēdēšanās pie kokiem un dažādas akcijas, man šķiet, ka Latvijai ļoti, ļoti būtu vajadzīgi tādi aktīvāki un drosmīgāki cilvēki, lai pievērstu sabiedrības uzmanību esošajām vidas problēmām. Skaidrs. Jūs domas? Es domāju, ka mums ir jāpanāk atkal... Tuvāk vajag būt. Mums ir jāpanāk tāda situācija, ka Latvija atkal ir zaļākā valsts Eiropā. Jo šobrīd mēs neesam. Cik politiķi necenstos to pierādīt, tad mēs neesam. Pēc pētījumiem, kurus var atrast internetā, mēs esam kādā 12. vietā, manuprāt. Wow. Es pirms kādiem 3 vai 4 gadiem dzirdēju kaut ko citu, ka 1. vietā vai 2. vai ļoti... 1. vietā mēs bijām pirms 12 gadiem. 12? Jā. Skaidrs. Un es esmu gatava uzticēties mūsu biedrībai un darīt arī kaut ko radikālāku, nevis tikai kā stāstīšana, likšana postus Facebookā. Ir jāpiesaista gan politiķu, gan sabiedrības uzmanība. Nu, nav tā, ka es pilnīgi saprotu, bet es saprotu, jā. Nu, es saprotu daudz vairāk nekā pirms šīs sarunas. Nu, tad kā tad reāli var palīdzēt? Nu, glābt mežus un darīt lietas dabas labai? Tas mans piedāvājums ar pusi Latvijas ir pirmkārt likt cilvēkiem sabiedrībā vairāk saprast, ka šī ir problēma. Tāpēc, ka man liekas, ka ļoti liela daļa sabiedrības, tālēni runājot, guļ un sapņo tādu skaistu zaļu sapni, varbūt skatoties televīzijā, klausoties par tādām abstraktām problēmām, kad ir kaut kāda problēma ar vidi, bet neko nedarot. Un zaļais barometrs ir tāda aptauja, kas laiku pa laikam tiek veikta, un tur 20. gadā, ja nemaldos, tika secināts, ka 56% Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka cirst vajadzētu mazāk. Bet jautājums, kur ir šie 56%, tad, kad, piemēram, notiek pikets pretī Satversmes tiesai? Viņi nav redzami. Un es domāju, ka pirmais, kas ir vajadzīgs, ir iekustināt šos neredzamos cilvēkus, kas kaut kur domā, ka varbūt ka vajadzētu kaut ko darīt, bet reāli neko nedara. Es ticu, ka viņiem ir laiks, es ticu, ka viņiem ir dažas stundas mēnesī, lai viņi varētu veltīt, lai iepublicētu kaut vai sociālos tīklos, pārliecinātu savus ģimenes locekļus, lai piedalītos kaut kāda paraksta ielikšanā zem petīcijas Saeimai. Tātad šiem cilvēkiem ir vajadzīgs iekustinātājs, teiksim tā. Ir ļoti vajadzīgi šie aktīvie cilvēki sabiedrībā. Otra lieta ir politiķiem vajadzētu saprast par to, ka šī daļa sabiedrības, kas nav apmierināta ar esošo politiku, ir liela daļa, un kad viņi rēķināsies ar politiķu nostāju meža jautājumā, tad, kad būs vēlēšanas. Vai nu pašvaldības vēlēšanas, vai Saeimas vēlēšanas. Un tā ir viena lieta, ko parasti politiskās partijas atcerās un ņem vērā. Es domāju, ka šīs divas lietas ir ļoti svarīgas, ka tādā izpildītā līmenī iespējams, ka mēs neko daudz panākt nevaram.
ierēģu līmenī, bet mēs noteikti varam pievērst politiķu uzmanību ar dažādiem līdzekļiem. Un es domāju, ka tas ir tas, uz ko mums būtu jāliek uzsvars. Nevis uz tādām speciālistu diskusijām, kur, piemēram, eksperti par bioloģiju tiekās ar kaut kādu Saeimas apakškomisiju, un šī diskusija ne ar ko nebeidzās. Mums ļoti daudz tādu piemēru. Bet tiešām tajā brīdī, kad politiskās partijas sapratīs, kad liela sabiedrības daļa ir ļoti neapmierināta un ieraudzīs, piemēram, vairākus tūkstošus pretī valdības mājām, kas ir sapulcējušies uz piketu vai demonstrāciju, tad iespējams šis lēmums attiecībā uz vidas jautājumiem būs pilnīgi cits. Tad tas pamodīsies no miega, teiksim tā. Okay. Varbūt tev kaut kas piebilstams? Es pilnīgi piekrītu Jānim. Jā, mums ir jāpamostās un jābeidz skatīties uz mežu kā uz pašsaprotamu lietu. Un ir jāsaredz problēma, kas šobrīd ir. Labi. Mums jābeidz šī saruna uz beigām, jā, tāpēc, ka mums drīz atslēgs elektrību. Jā, šī, manuprāt, bija ļoti vērtīga saruna. Vismaz man, liels paldies, ka atnācāt, Jāni. Paldies, ka uzaicinājāt. Jā. Es šobrīd neuzsaucīšu kopsavilkumu, tas ļoti daudz, bet jā, es pats vismaz sapratu, cik svarīgi ir meži. Un, jā. Jā. Paldies, ka atnācāt tiešām. Liels paldies. Jā, paldies. Un jā, paldies arī jums, mīļie klausītāji, ka klausījāties šo sarunu. Tiksimies tad nākamajās sarunās. Jauku jums dienu. Tā.